Nu ko, čau visiem jaunā video. Es esmu nonācis kaut kur šeit. Vienu brīdi vienkārši gāju un gājēju celiņš beidzās. Un tagad man nākās iet pa šejieni, bet nu, kāpēc gan ne? Tas man netraucē. Var sakot, man Instagramā bija uzrakstījis kāds džeks vārdā Alvis. Kādu laiciņu atpakaļ. Viņš bija ieteicis, hei, tev vajadzētu aizbraukt uz Raubēnu, pamest to mājiņu. Man tāds, tev ir kāda bilde varbūt? Un tad viņš man atsūtīja ir bildes. Un tagad es paskatījos tās bildes, man tiešām nācās viņam pārjautāt, vai tiešām tur neviens nedzīvoja. Un reāli izskatās, ka tur viss vēl ir tā kā uz vietas. Un Alvis rakstīja, ka jā, tur esot tāda sajūta tiešām ir, bet tur jau labu laiku sen kā tiešām neviens nedzīvo. Kā lai tagad tik teikt cauri? Bruņot apsardi. Labi, bet tas attiecās laikam uz to teritoriju. Ne uz šo. Labi, paiesim zem tilta. Tur vismaz man no augšas neredzēs, ne? Fakt, nu kā es varēju kaut kur šādā vietā iebrist čīzes. Wow! Man jātiek pāri uz turieni. Tikai kā lai tagad fucking pārlēm? Ka mums ir vārtiņi. Es jau tiešām gribēju līst pāri šitam, bet nu, pār šitiem asajiem pipšiem diezkas nav līst pāri. Problēma atrisināta. Ideāli. Un es domāju, ka šodien neapskatīsim vien šo Raubēnu mājiņu vien, bet pēc tam es laidīšu apakaļ uz Dobeli un aizbrauksim vēl uz kādu pamestu vietu. Un lēnu garu visu izpētīsim, tā kā šis video varētu būt diezgan garš, es pieļauju. Bet nu, sataisi savu tēju, kafiju, uzsmere sviestmaizi, attaisi čipus paciņu vaļā un dodamies piedzīvojumos. Aiziet. Ok, es vienkārši pirdu pārpļava. Viņam neviens man te neapstādinās. Lai gan tālumā dzirdat jau sirēni. Kaut kur jau brauc kaut kas. Oh, yeah. Skat, kas tur. Ko, iesim iečikot, kā tur izskatās. Paskat, cik daudz papardi šeit. Reku mums riekšpagalmiņš, šķūnīši, vēl kaut kas. Un šeit ir pati māja. Mēģināsim sākumā iet. Nē, īstenībā darīsim tā. Sākumā izstaigāsim tos šķūnīšus, kas tur ir. Un tad dosimies iekšā pašā mājiņā. Halo! Es atkal sapratu vienu lietu, ko es neizdarīju. Nu jau labāk. Un šķūnīts kā šķūnīts. Un šeit ir kāda kasatīte, kurā iespējams kaut kas ir bijis iekšā. Varbūt arī nē. Šeit vēļas gros. Ar atkritumiem. Dēļi. Tas ir arī kāda veca jakata palikusies. Nu tā, šķūnīts kā jau šķūnīts. Šeit otrajā šķūnītī jau ieraudzīju vienu labu lietu. Opā! Kas tad mums ir šeit? Vecais labais aparāts, ne? Viņi pat varētu mēģināt piesprāst kaut kur. Nu labi. Varbūt tomēr arī nē. Šāds te maziņš šķūnīts. Mums vēl trešais šķūnīts. Un šeit ir daudz nezāles. Šeit mums nav īsti nekā. Ok. Nu labi. Tad paskatīsimies, kas mums vēl šajā mazajā būdiņā. Šī nav mazmājiņa. Izstās pēc kaut kādas mazās. Jā, pēc kaut kādas mazās darbnīciņas te. Wow! Kas mums tas tāds? Kas te kaut kāda motoreļa vai? Nu jā. Šitas gadījumā nav lodēšanai paredzēts, ja es nemaldos. Kur ir zābaki. Kārtīgi zābaki. Šeit arī kaut kādas paliekas no tumbas. Reku mums ir arī kaut kādas brillītes. Labi, šīs es gan jau nemērīšu sev virsū, tāpēc viņš šausmīgi netīrs. Bet varbūt kukaiņas it kā neviens nelien, nu tā jau it kā varam piemērīt, ne? Kā ir? Ok. Labi, pietiks sākstīties. Dodamies uz galveno māju. Es ceru, ka viņi vispār ir vaļā. Kā kaut kāds dēlīts viņu tur balsta. Kas vien jau ir zīme par to, ka neviens visticamāk nav iekšā, jo ja būtu iekšā, tad
Nu, dēlīti neviens šādi nevarētu būt pielicis, teorētiski. Nu, vēl viens durvis. Ok. Kas mažo pēc spēlējuma tāda riktīgā. Atbalstīsim durvis. Lai vismaz no āras nav kaut kāda gaisma iekšā. Ieslēgsim flashlightu un izpētīsim, kas mums šeit ir. Tā, nu var sakot, šeit laikam kaut kādam kungam, onkulim. Arī šeit ir bijusi kaut kāda mazā darbnīciņa. Vai ne? Mums ir bijusi soma, kaut kāda arī ratiņa soma. Wow! Ok. Halo! Wow, tu pieduries. Vai, ka tiešām tā kā, nu vēl kāds nesen būtu dzīvojis. Šī laikam ir rāģeņu pults. Neko citu, jo laikam šeit īsti ieslēgt nevar. Jā, var sakot, pults rāģeņam. Gada forša gultiņa bijusi, paklājiņš, mūrītis šeit. Maz galdiņš, kur nomainīt kasetes, rekur. Pasakas. Paklausīties kādu pasaku. Vai ne? Satņemēt matus no rīta. Modinātājs bijis. Redz, kāda figūriņa arī izgrabta. Lācis, jā. Šeit mums ir kaut kādi papīri arī. Tā. Pirmkārt mums rekur ir avīze. Kurš gads šeit mums ir? 2013. Aha. Tad, principā, ja šī ir viena no pēdējām avīzēm, tad 2013. Mums ir pēdējais brīdis, kad šeit vēl bijusi kāda dzīvība. Tas sanāk jau 12 gadu atpakaļ. Šeit mums ir kaut kādi Latvenergo rēķini, kaut kas tāds. Labi, tad pa vēstulēm varbūt šausmīgi neraksimies. Bet, nu jā, var sakot, vismaz kādus 10-12 gadus šeit viss ir tā, kā viņš ir tagad, visticamāk. Tā, reku mums ir galvenā istaba. Wow, nopietni. Pastāvis mums šeit ir skapis, gludināmais dēlis. Reku kaut kāds šitāds ķiņķēziņš uz galda. Pēc šitā izstāst, ka te... Kas tas vispār ir? Ierakst komentāru, kā tev liekas, kas ir šis? Jo pēc tā gala izstāst, ka te kaut ko dedzina, pīpē. Lai nu sazinu. Bet... Paskat, kas mums šeit ir. Pat kamera. Filmiņa kamera. Protams, filmiņas mums iekšā nav. Bet, nu, vecajam onkam paticis arī fotografēt, acīm redzot. Ka mums ir tāds pasmaks pulkstenīts. Bum. Mums pat šeit ir Raimonda Paula plate. Estrādes dziesmas. Nīcā priekšnojauta ar Dievas vasarai tā diena. Nu ar Bumbēru un Viktors Lapčēnoks. Labais. Tas ir tev pilns ar drēbēm. Visādi mēteļi. Pat diezgan tāds glauns mētelis izstāsti bijis. Bet šis atkal ir... Izskatās pēc tāda sieviešu apģērba vairāk. Tad te nav visticamāk bijis ne tikai kāds kungs, bet arī kundze. Jā, reka kaut kāda cepura. Tad interesanti cepura atgādina kaut kādu policistu. Nevarētu tā būt? Ierakst komentāru, ko tev šāda cepura atgādina, kam viņa varētu būt vilkta, paredzēta. Nu, nevar būt. Šis mums laikam ir pats onka. Jaunībā. Reku bijusi krūze māšalai. Reku vēl elektrības skaitītājs diezgan tāds pasvaigs izskatās vēl. Nu, vat. Reku mums vēl ir bijis soda, visādas kafijas, grišķi.
Un kas te nebija gan jau ārā kaut kāda mannā, vai kas tas ir? O, Jēzus. Var sakot, visa iedzīve, principā, vēl ir šeit. Tā kā, tad ir jautājums, kas notika? Jo ugunsgaita pēdas es šeit īsti neredzu nekādas. Māja noteikti nav sadegusi. Varbūt iemītnieki vienkārši, varbūt sanāca vienkārši aiziet viņa saulē, vai ne, un māja palika tukša. Varbūt sanāca pārvākties. Kas to lai zina, ne? Nu, kaut kā šādi mums izskatās šajā mājiņā. Bet kā es redzēju arī kaut kādu otro stāvu. Bet tur laikam īsti nekā nav. Tur vienkārši bēdiņu visu. Priekšā. Ideāli. Nu ko, Raubēnu mājiņu būsim redzējuši. Dodamies tālāk. Aiziet. Tas sunītis nevar saprast, viņš grib draudzēties vai viņš grib sargāt, lai gan nu šeit jau īsti nav ko sargāt, vai ne? Lūk, es esmu šeit pie šādas te konstrukcijas. Šeit, es pat nezinu, kā šo ciemu sauc. Var sakot, maziņš ciemiņš netālu no Dobeles. Bet man nepatīk tas, ka tas sunīts baigi rājās. Viņš pievērš uzmanību, jo tepat netālu ir cilvēki. Var sakot, šeit mums ir viena šī lielā celtne. Tad reku tur tālumā krūmos ir vēl kaut kādas ēku paliekas. Bet tas suns tārdās pats. Un sākumā likās, ka varbūt ir viņa saimnieki, un it kā viņam ir vai ne kaut kas ap to kakliņu. Bet viņš tur freestēlā vienkārši bļauj savu dziesmu, tā kā. Es domāju, to sunīti mēs varam ignorēt, lai viņš tur dara, ko viņš grib. Bet kā tagad, lai šeit tiek iekšā? Visi nereāli aizaudzis, ok. Blin, baigie brikšņi. It kā jau vajadzētu ielīst, bet negribās arī pa tādu džunglu brist. Labi, mēģināsim atrast citu ieeju. Varbūt caur šajieni. Kas mums te ir? Mašīnas lukturs kaut kāds. Te vēl kaut kādas daļas no mašīnas. No suni, ko tu gribi? Šāda te vieta, nu jau dabas diezgan pamatīgi pārņemta, kā varat redzēt, šis lielais bērs aug tieši ēkas vidū. Bet jā, man patīk tas, kad daba pārņem to vietu atkal apakaļ, sāk visur spraukties krūmi un koki pa visām iespējamām vietām. Un kaut kāda burvība tajā visā ir. Nezinu, grūti izskaidrot to, bet nu, jūs noteikti sapratāt, vai ne? Tas kā izskatās viss. Wow! Nu jā, šī gluži nav tāda vieta, kāda bija mājiņa Raubēnos, kas ir vienkārši privāta māja, ar daudz visādām mantām iekšā. Šeit ir vairāk, nu, tāds savādāka tipa
pamesta vieta, teiksim tā. Bet arī šeit ir ko izpētīt, vai ne? Kas mums diez šajā lielajā mājā? Redz, kā te no sāna. Interesanti, ka šeit bijis. Un šīs tās varētu būt bijis kaut kāda transformātora būda, vai? Jā, secinot pēc tiem. Labi, šeit īsti tāpatās. Baigi nav ko redzēt. Bet zini, ko man gribās izdarīt? Man gribās uzkāpt uz šīs mājas mūriem. Nu, atradīsim veidu, kā mēs to varam izdarīt. Mums varētu pavērties diezgan foršs skats pāri uz plašajiem zemgales līdzenumiem. Šeit īsti mums nekādi nesanāks. Tūlīt izdomāsim. Tūlīt visu izdomāsim. Vot šī tādā iekrist būtu forši, ne? Un lai nu sazina, cik viņa dziļa ir. Vot. Tāpēc jāskatās zem kājām šādās vietās. At all times. Nu, vienīgi par to koku, bet to man tiešām negribas darīt. Labi, es nezinu. Es īsti laikam neatrodu veidu, kā tikt uz saucamā jumta, jeb augšā uz tiem mūriem tur. Un sakot, re, kur ir vieni pārpalikumi. Nu jā, te. Nu tiešām pārpalikumi. Burtiski. Tas te bišķiņi kaut kādas sieniņas. Un tas arī viss. Bet te arī. Te vispār var redzēt, re, ka viss. Te visā garumā, man liekas, bijusi ēka, re, kur tāda palielāka celtne. Visur. Kaut kas ir bijis. Īstenībā es ceru, ka mūsu rejošais draugs aizmugurē sargā manu riteni, jo, nu, es viņu atstāju tādu, nu, diezgan tādā atklātā vietā, un ja nu gadījumā kāds nāk, tad ritenis būs viņam tieši priekšā, bet, nu, kurš nāks uz šejienu, vai ne? Te nekā cita nav, tā kā. Nu, vat reku šito mūri es kaut kādu redzēju tālumā. Šeit gan mēs varam uzlīst augšā un paskatīties uz līdzenumiem. Davai, tas būs mūsu šī video noslēdzošais mērķis, un tad jau varēsim mest mieru šim video. Nu, jā. Labi, mēģinām. Nu tā, šausmas, nu tā ļoti uzmanīgi. Nē, es nezinu, vai pat... Varbūt no otras puses. Nu, šeit jau tādi stabilāki ķieģelīši liekas, ko mēģināsim kaut kā uzkāpt. Vai sakot, šī te ir vienīgā mazā vietiņa, kuras var stāvēt, kur pamats zem kājām nedrūp un nekrīt nost, jo tur viss ir galīgi dimbā, varat redzēt pilnīgi kādas spraugas, jau tur ir starp tiem ķieģeļiem. Tā kā, nu, diezko drošais pasākums šeit nav stāvēt augšā, tīpaši tāpēc, ka es dzirdu irsi kaut kur tālumā, tāpēc domāju, šis video ir jānoslēdz tagad un tūlīt, reku skats aiz mums ir šāds. Tikko gandrīz nokritu, bet jā, tas arī būs viss šodienas video, un tiekamies jau nākamajā piedzīvojumā. Čau!